Ko tas nozīmē, kur tas atrodas un kā to vispār saprast? Varbūt liekas, ka tas ir mazliet sarežģīti, bet tad, kad to visu izskaidro un paskaidro sīkāk, tad tas viss paliek ļoti viegli, ātri saprotami. Tātad, ko nozīmē pasūtījumu veikt uz centru? Tas pirmkārtām iesaivos, kā lai pasaka, iesaivos, redzēt, kas notiekās, vārdiņš sēž un nevar. Jūsu piegādes maksa būs daudz mazāk. Jūs maksāsiet tikai par omnibus vai kādu jums tur vēl pasūtījumu veidiņu. Tas ir viss, par ko jūs maksāsiet. Jūs veicat savu pasūtījumu uz centru pasūtījums tiek piegādāts bez maksas, un tad meitenes jums izsūtīs uz tuvāko pakomātu. Iesaivot, rakstiet komentārā, kā ir pareizi iesaivot latviski. Un tādā veidā jūsu piegādes maksiņa būs daudz, daudz mazāka. Sīkāk, kā veikt pasūtījumu uz centru, kā to visu izdarīt, es to visu izstāstīšu, pastāstīšu, un jūs to visu sapratīsiet. Tas būs pavisam vienkārši. Tikai tas pirmais skats, liekas, ka tas ir viss ļoti, ļoti sarežģīti, bet tas ir pavisam vienkārši. Esmu to darījusi pat ar dāmām 60+, un viņas saka, būtu iedziļinājusi, es būtu uzreiz sapratusi. Tā kā nekautrēties, atcerieties, ja jums ir jautājumi, tad droši rakstiet, jautājiet. Ja jūs vēlaties atvērt savu pieeju bez maksas, arī rakstiet, es jums palīdzēšu, pastāstīšu vairākus veidus, kā jūs to varat izdarīt ar mani palīdzību patstāvīgi, kā jums ērtāk, kā jums labāk. Tagad viss hemohimu izdzēru, bāzo jāvada skolu. Jums par šeit labu dienu!